Mēs atrodamies uzņēmumā SIA Asnak Furniture. Mēs nodarbojamies ar mēbeļu ražošanu. Mēs mēbeles sākam ražot no 2012. gada un 3 gadus esam pārvākušies jaunās telpās. Respektīvi, mēs nodarbojamies ar iebūvēto mēbeļu ražošanu. Tas ir virtuves iekārtas, galdi, krēsli, skapji, gultas un tā tālāk. Mēs eksportējam tādu interesantu produktu kā dekoratīvi elementi. Tie ir vairāk uz Skandināvijas valstīm. Principā ar to produktu mēs arī visu to biznesu uzsākām. Ja nebūtu mums sākumā tas startupiņš tāds ar Skandināvijas valstīm, tad būtu ļoti grūti, šo te visu uzbūvēt, panākt tādā līmenī, kāds viņš ir šobrīd. Sākām mēs ar mazu darbnīciņu, kas bija 80 kvadrātmetru apmērā. Šobrīd pēc 11 gadiem mēs esam 600 kvadrātmetru telpās, jaunās, kuras ir izremontētas. Principā tas jau ir rezultāts. Šobrīd strādājam kopā, esam 6 darbinieki, sākām mēs principā 2 etā. Tā kā soli pa solim ejam pa to augšā. Un mūsu jaunais tāds produktiņš ir par to droši vien sieva vairāk var pastāstīt, kas tas ir par produktu. Tad mēs šobrīd ļoti aktīvi strādājam pie jauna produkta. Tā būs Kids Line sērija. Mēs izgatavosim bērnu rotaļu krēslus. Un tas īpašais būs tas, ka viņi varēs salikt ar kliku sistēmu. Un šos krēslus varēs iegādāties internetveikalā kidsline.lv. Kopā ar vīru mums ir 2 mazi bērni, kas ļoti aktīvi darbojās un izrāda savu interesi. Līdz brīdim, kad mēs nonācām, ka bērniem ļoti gribējās rotaļu māju. Sākām skatīties internetā, apskatījām, atradām arī īsto tādu risinājumu, kas viņiem varbūt patiktu. Bet saskarāmies ar to, ka visas rotaļu mājas ir ļoti krāsainas un rozā krāsās, bet mums ir puika un meitene un gribējās tomēr tā, lai tā būtu tā kā abiem dzimumiem izmantojama. Un tad mēs pasūtījām rotaļu māju, viņi atnāca un tieši tajā laikā man vīrs bija projām komandējumā. Atvēru vaļā kastu un tur bija daudz skrūvju, instrukcijas, skrūves, detaļas, un tad man nebija neviena instrumenta šajā mājās. Es sapratu, ka mājai vēl jābūt nedēļu kastē, jo man vīrs ir projām, kurš nevar saskrūvēt. Un tad man dzima ideja, kāpēc ir neuztaisīt kaut ko tādu, ko arī es, sieviete ar bērniem būdama mājās, varu sataisīt. Šī ideja ir tāda, ka mēs neizmantojam līmu un skrūves. Viņi ir savienojami ar kliku sistēmu. Un tā ir no dabīgā koka. Un nepieciešamības gadījumā katrs pats var pēc tam nokrāsot, izkrāsot, uzzīmēt, ko kurš katrs pats vēlēs. Bet tā doma ir tāda, ka tas ir no eko koka, brīvi saliekams ar kliku sistēmu. Un tieši šis krēsls ir veidots 3 vienā. Viņš ir domāts bērnam gan sēdēt, gan arī rotaļāties ar rotaļlietām šeit apakšā brīvā brīdī, vai arī viņu izmantot kā grāmatu plauktu.